Wow. Hello Latvia. Kambing. Oke. Langsung ini. Angkit bisa. Nurimi Tavakarta. Ok. Tātad gatavojam satē mērci, kas principā ir zemesriekstu mērcis. Diezgan vienkārši pagatavojama. Mērcei būs vajadzīgs zemesriekstu sviests, krēmīgais medus, karī pulvers, laimas sula un kokosriekstu piens. Tā rīsi ir uzvārījušies. Ļausim viņiem pastāvēt, lai viņi uzbriest. Ņemam bonžiņu, kas ir 400 ml. Vienkārši uz lēnas uguns karsējam. Ņemam zemesriekstu krēmu un 2 kārtīgas ēdamkarotes ar kaudzi. Tad viena ēdamkarote pilnībā pietiek. Okay. Teikšu tā, viena tejkarote var nedaudz vairāk. Jā, man izstās pietiks ar vienu laimu. Šķipsnīt sāls. Šo visu jāsamaisa. Okay. Tā, šis ir samaisīts. Ņemsim putojamo slotiņu, šādu mērķu. Okay, vajag vairāk temperatūras, līdz sāk vārīties. Liekam iekšā šo masu un savāram viendabīgā, es varētu teikt, diezgan garšīgā mēsā. Tā tad es ņemu. Tad uz pašos kebabiņos arī sagriežam. Tagad nedaudz apdedzinam viņu. Melnos piparus. Starp citu soja laikam arī mērcē vajadzēja. To varam pievienot. Vienu ēdamkaroti. Tas īstenībā dod arī to papildus sālu garšu. Kad vistiņa apcepusies, lejam mērci. Pasautē, tā, 1 minūti. Parasti tāds mērcīts. Principā, ja tas kebabiņš, tad jau var arī vienkārši uz iesmiņu apēst kā viņiem ielu ēdieniem. Tā ļoti klasisks ēdiens. Un īstenībā diezgan garšīgs. Izaicinu arī tev pagatavot šo brīnišķīgo ēdienu un piedalies konkursā tepat lejā un laimē balvas, kas atceļojas no Džakartas. Čau!